Kā top Rimī slavenais šašliks? Atbraucām uz centrālo virtuvi, kur top visa mani gardumi produkcija. Šašlikam gaļa tiek piegādāta no Rēzeknes gaļas kombināta, kas ir tepat vietējais ražotājs. Gaļa tiek sagriezta rokām. Tālāk Brain stacijā tiek ievadīts, kāds šašliks šodien tiek taisīts. Tas parāda, cik daudz gaļas un cik daudz garšvielas tev ir nepieciešams. Uz 160 kg gaļas 6 kg garšvielas. Vai tas ir daudz? Spriediet paši. Tālāk mēs dodamies uz vietu, kur tas viss tiek samaisīts kopā, un iekārtu sauc vakuma masieris. Nu, paiet kāds laiciņš, kamēr viss tur samaisās, bet šeit var redzēt cūgaļu šašliks līgotājiem un cāļšķiņu šašliks kebaba marinādē. Tālāk tas viss dodās uz uzgaidāmo telpu un pēc tam jau uz fasēšanu. Rimī nesvētku mēnešos vienā dienā saražo 5 tonnas šašliku, bet svētku mēnešos 4 dienās līdz pat 50 tonnām. Lai pagarinātu derīguma termiņu, tas tiek iepakots aizsarga atmosfērā. Tālāk laižam cauri metāla detektoram, virsū līmēm līmeni, un mums ir skaists gatavs šašliks. Tiek fasēts 11. datumā, izlietot līdz 17. 6 dienas. Tūkā ir 10 dienas derīguma termiņš.